Ja tīkla biznesa strādā, tad kāpēc ar to nenodarbojas visi? Ja sports strādā, tad kāpēc lielākā daļa pamet sporta zāli jau pēc mēneša? Ja grāmatas maina dzīvi, tad kāpēc tās lasa mazākums? Ja savs bizness dod vairāk brīvības, tad kāpēc lielākā daļa izvēlas algotu darbu? Jautājums nav par to, vai kaut kas strādā vai nestrādā. Starp jebkuru iespēju un rezultātu vienmēr stāv rīcība, disciplīna un vēlme. Ne visi ir gatavi mācīties, kļūdīties, uzņemties atbildību par savu dzīvi, saviem ienākumiem. Lielākā daļa izvēlas ceļu, kas viņiem šķiet saprotams un drošs. Skola, augstskola, darbs, atvaļinājums reizi gadā, pensija. Un tas ir normāli. Katram ir sava izvēle. Ja vingrošana strādā, tad kāpēc mēs visi nekļūstam par čempioniem? Visiem ir skaidrs, lai sasniegtu rezultātu, ir jātrenējas, jākļūdās, jākrīt, jāceļas un jāturpina iet uz priekšu. Bet, kad runa ir par biznesu, daudz nes kāpēc meklē kaut kādu burvju pogu, bet tādas jau nav. Tīkla biznesa pastāv jau desmitiem gadu daudzās pasaules valstīs. Ne tāpēc, ka kādu ir izdevies pierunāt, bet tāpēc, ka tas dod iespēju parastam cilvēkam sākt savu lietu bez kredītiem, telpu īres, darbiniekiem un milzīgiem ieguldījumiem. Kā saka, tīkla biznesa ir pieejams visiem, bet tomēr nav piemērots katram. Tāpat kā lielais sports, uzņēmējdarbība vai jebkura cita profesija, kur rezultāts ir atkarīgs nevis no veiksmes, bet no paša cilvēka.